Mani vienmēr ir fascinējis tas laika posms. Kad senie latgalīši vēl bija breivi, vocīši vēl nebija atgoši, vai vēl nebija paspļoši mūsu salauzt. Un es vienmēr esmu sapņojis, kas būtu, ja mums būtu izdevējis uz patrīkt no mūsu zemes. Kur sliepās? Krama kalna brolistis spēks. Krama brolistis spēks cilvēkus. Nu? Kalnā. Cilvēkus, viesturī, tī, kur kurīņas mēs ejam, mēs jau ejam no to kalna. Atsasperamies i ejam iz priekšu. A kas ir cilvēks? Ot Krama kalna brolistis cilvēks. Kāds tas ir noraksturēju? Stipras ar iekšēju porlīdzību. I par to, ko izdara to pareizi. I tie vienoteiba, kas mums ir, tas ir tas spēks. Un izdomājies mazu pilskaļņaņu, cik vajadzēja būt lielai drūsmē, lai varētu turēties pretī visai pasaulē. Kādai vajadzēja būt ticībai savam spēkam, zinot, ka sābri no cita kolna tev arī īs palīgā. Tāpēc jau mēs arī viens ar otru sajam kopā, draudzējamies mūsu visi oranžī, zaļī kori, visi. Tāpēc, ka mēs latgalīši, mēs turamies kopā, mēs esam par viens par otru. A cik daudz laika jūs te pavadat? Vasarā, zīmā, rudenīs, kas jūs te uzpār noteik? Laika uzskaiti neviens nav veids, jo cits guļ pa nakti, cits atbrauc tikai iz 5, paiem kaut kādu tārpu īrūci vai vēl kaut ko. Te ir mūsu dzēvis vīta, tas nav muzejs. Te, bits dzēvoja, jā, piemēram, jūs dzēvoja visu laiku, jā, jūs ir mūsu karavēri. Tie vajadzības mēs gotovi tos strīpus laist iz leju. Mēs, ka braucam vidā, bija tādi gasmeņi uztaisāti. Baisaši palika. Tas ir vairāk taktikas piec, jo neviens jau nav tik gluds, lai skrītu virsā iz tīm osumim. Ir tā, ka lai tu atsaktu vairogu i dabotu bultu vienkārši sevi. A jūs kaunatās, principā, nav gadījis tā, ka jūs savainojat viens otru? Sokumā bija, tagad mēs jau gudroki palika. Ja sokam vairāk bruņas pīlītot, ja visu pori. Kāda bija reakcija, kad cilvēks sevi savainoja? Neko? Tā kā pat iztur kā vērs? Pirmo man pašam personīgi bija tā, ka es negribēju vairāk zubanu rūkā imt, ja, jo es jūram ībrauču ar vairogu sejā. Bet neko es patom man atdarājis, man pa pirkstu īciet ar zubanu. Pēdējā laika novērojami, ka boiko, kas ir meitiņas kā puiši, sistīs. Tīši tā ķerās pie zubinteņiem, meitiņas vairāk ar bultam šauni, viss porēs. Tas tā latgalī, zinām, mārā arī viesturiski. Ir jau arī atrasti bruņu krakli, kā tāpēc iepriekš minēja, kurš bija uz... Sīpiešu kalam, jā. Tā kā... Piekapris ir vien. Tā kā neko... Tā kā neko... Porsteidzuša. Mums arī brolībā 3 meitiņas jau ir kērušos pie ieročam. Jūs ne tikai blīnus cap, bet arī prūt ar zubanu, ar ciervi, ka vajag. Vai toreiz, kad atguva vocīši, kā jums tas izdevās? Viņi bija kaut kur gudroki vai kas notika? Vai varbūt senie latgali bija porok miermīlēgi? Labi mokso, tie frāze, kas mums tagad vairāk beidz. Tie frāze, kā tāls, bet labi moksoja. I tad es aiziet vienkārši dāls no sātes prom. Vai tas ir Livonijas karaspēks, Igaunis, vai tie ir NATO, vai tas ir Hanzas Savienībā par tirgoni kaut kur īleist. Tagad savienība, saproti, daudz ko noteica nauda, kā arī šodien. Jo tad savai zemē, saviem cilvēkiem, jonas atbildība par savu zemi, par saviem cilvēkiem, par saviem bārniem, saviem broļiem. Es atrodos ļoti skaistā vietā, uz viena no 9 Ludzas pakalniem, kur zaļo leknas zāle spīd silta saule un dzimst Latvijas eksporta prece – Vaislas lopi. Šī saimniecība ir viena no retajām Latvijā, kur nodarbojās ar inovatīvu biznesu. Viņa audzē franču izcelsmes Chevrolet šķirnes Vaislas lopus. Mārtiņa, zini man tā, ka
pēc masu mēdījos dzirdētā, redzētā un lasītā radies kā rīdziniekam tāds priekšstats, kad Latgalē visi cilvēki ir pazuduši, neviena nav kas strādā, nekas nenotiek, nekāda biznesa nav pilnīgi, bet šeit braucot uz Ludzu, nobraucām uz jūsu šitā skaistā baltā ceļa, un es ieraudzīju ārkārtīgi skaistas, baltas govis, kāds es tā normāli Latvijā nekur neredzu. Pirms poras gadiem bijām Francijā, speciāli izbraukām arī saimniecības paķēmējām, kur mēs gribētu tos lūpus izagodotīs. Izagodām, atvedām, jau vairākus gadus, jo tam īsim gonās. Es gribētu sacīt, ka mēs ir īstenībā varbūt viena no labākajām asiņēm Latvijai, tādiem lūpiem ar cik labiem ciltsrakstiem. Un cik jums lopi ir kopā? Kopā mēs ir kaut kādas 120 galvas izdotu momentu. Te ir enerģija, te ir spēks, te ir iespējas milzīgas, jā, bet kāpēc mēs, teiksim, tā Rīgā un Latvijā neko nezinām? Rīdziniekiem to nevajag? Pamatā mēs auditorija nav rīdzinieki. Mēs auditorija dotajā momentā ir citi lauksaimnieki. Vietējie? Latvijas ir arī ārzemes. Mēs ceram sadarboties arī ar Lietuvas, Igaunijas kolēģiem, lai arī vaislas dzīvnieks varētu pārdot. Tāpat ir plānots, ka šonedēļ aizies pirmo krava iz Turciju ar jauniem buļļiem. Kā mēs jūkojam, mēs strādājam, iebrauks atpiltā. Tāpat ir arī novītņī vaislas buļļi, kurus dotajā momentā mēs tirgājam. Ja kaut kāda daļa jau aizgojusi iz Vidzemes pusi, izvērās, ka bijis iz Urlīnas pusi arī vēl pietiekami daudz darījumu. Tā kā, viss principā notiek. Un ja tu teici, uz Turciju vedīs lopus, tas nozīmē, ka īstenībā jūs esat konkurentspējīgi Eiropā? Turcija Eiropā labprāt pirk mūsu lopus. Tieši par to, ka Turcija ir arī liels pieprasījums pēc gaļas lopiem. Saistīts tomēr ar kultūras izjēmēm, reliģiskām lītām, ka pamatā visi lūpi, kas Baltijas reģionā Latvijā jau ir ganībūs ganieti, pītīkami dabisks produkts. Tāpat tās ir atzinuši, ka arī mūsu vide ir pītīkami tēra. Dēļ to viņiem ir pat lielāka interese vest lopus un mūsu reģionu nekā, sacēsim, no Vācijas, no Francijas. Par krītni savaidokam cenam, par augstākam cenam arī. Palīdzam sagūt apkārtnē. Item visiem bija daži, kur bērns jau bija 2 gadi atpakaļ pilnīgi izpūš mežs, izgriežam, iztukšom ainu iekortom. Faktiski par tiem 3 gadiem itamā vītā mēs ainu esam uzkortojuši diezgan labi. Pilsētnieki braukai ar bērniem tiemēt lūpus. Bija pasaukuši vienu laiku braukot. Ritor, pēc jūs teiktā, es tā sapratu, ka īstenībā jūs pārsvarā tiekat ar saviem spēkiem, ar ģimenes spēkiem galā šajā savā arodā. Un kā vispār ir, tas ir viegli? Viegli šis biznes ir? Biznes jebkurīs nav viegls. Tas var būt interesants, ja grūts. Tas ir svarīgākais, ka tu pēc tom grūtībām gūsti kādu tā gandarījumu. Tie ir tie paši lielāko baudi. Biznesi tas ir tā, ka es jau investē, bet es ilgi atsamaksājos. Tie nav viena gada investīcijas, tikai otri pelnušīs uzņēmums. Tas ir ilglaicīgs. Protams, ar vismazākām investīcijām tu vari otru soku peļņāk, bet to peļņa bijis cik nīcīga. Turpmākos gadus tu neko vairs negribēsi darāt. Iespējams, laukos strādājot var nopeļņāt. Varbūt var nopeļņāt no švakāk kā Reigā. Tas, ko tu radi, tas arī palīk tev. Tas ir tavs muzijas bizness. Ir iespējas pazaprašanot, zemi pirkt, ņemt numā un darboties. Plus arī dotajā momentā ir arī pieejams atbalsts jauniem lauksaimniekiem no Eiropas puses. Izvērās, ka aktivitāte būs baigi liela. Tiemēt pēc tos pašus to ražojušo ir tev pīmojas saimniecība. Ja tu dzīvoji laukos, tev pilsētā ir 5 kilometri, kad tu piergli pilsētā pīnu, tas nav normāli. Kad tev ir tī paši 10 hektāri zemes, kurus tu savu gadu pļauņi, katru gadu iznākļi platību maksājumus, ja tev nav ne būs, ne cilkas, tu portīgli tāpat kā pilsētnieks, vienīgais, ka tu dzīvoji laukos. Tas nav normāli. Ja tādā variantā, ka es iegūstu no tos zemes vēl lielāku vērtību, savu lūpu, kuru teļies izaudzēju gada beigās pārdot, tas ir būtu labāk. Cilvēki ir daļa, cilvēki ir rozalaidusies. Izrādās, ka gaļas un vaislas lopi ir tikai neliela daļa no zemnieku saimniecības ezera līči kopējā saimniekošanas apjoma. Lielāko daļu laika un enerģijas aizņem augkopība. Man vienmēr ir interesanti uzzināt, ar ko tā saimniekošanas vēsture ir sākusies. Kādam ir senču bijusi, bet es saprotu, ka tavā gadījumā tu esi tas pirmsākums, tu esi tā dzirkstele šai saimniecībai.
visam pamatā ir senči. Jā. Bez senču mīsu nav, pat zoļa izaug no priekšauga. Cilvēks veidējās no senču, jūs ar jo pasaulis uzspēlē. No, jā. Dēļ to nevar nolīgt to, ka tas periods, kad varbūt muni senči nevarā saimnīkot, bija progos, un man bija radusies viesturiska īspēja atsaukt saimnīkošanu 90. gadā. Bārni bija mozi, tā mēs sokam. Un ar ko jūs sakāt? Mēs sokam ar 28 hektāram zemes, kuros nūdaļā no valsts saimniecības valsts mēs piešķira. Un vēl bija breša vaiki, mēs sokam ar pīna upkūpēbu, tad ar vaiku mēs rodās īspēja dabot vobokas zemes platības bokus pagastos, un pīna upkūpēba vairs nebija tik īnesēga, riskanta nozara palika, dēļ to mēs pīzavērsimies graudaugu audziešanai. Bet vaigs diktēja savus, palīk kaut kā vīntuļi, gribīs daudzveidības, un tad, kā bokas nozares dāva izveidoja 2 saimniecības, kas nodarbojas ar gaļaškirnis šļovu paudziešanu. Zināt, ka jūs 25 gadu laikā no 28 hektāriem esat izauguši līdz veselim 1000. Tad braucām cauri un skatāmies, jaunieši ir, bērni ir, tāpat tās jums mazbērni ir, ja? Un vai jums ir, kāda jums ir, jūs vietējos iedzīvotājus iesaistat, viņi ir atsaucīgi, nāk palīgā jums darbos, ka tas vajadzīgs? Principā mēs 25 gadu laikā nodarbinājām visus, kas grib strādāt. Jā. Kas negrib strādāt, tos mēs nevaram nodarbināt. Tos nodarbināja nodarbinātības dienas. Jā. Protams, vielmē, vai mēs būtu vismaz sezonas laikā, kad ir ļoti deguši rūkas, papildus vajadzīgas, mēs vajadzētu darbinības. Kādām rakstura īpašībām, vai zināšanu vai talantiem jābūt saimniekam, lai viņš spētu apsaimniekot tik plašu saimniecību un tik dažādas nozares? Vispirms jau jābūt minimālam zinošanu līmeņam par to, ko tu dari. Jā. Jo autovadītāja aplīcība arī neizsnāca, ja tu neproti braukt ar mašīnu. Un otrīs jau vismaz jāpateik tam, ko tu dari, jo, ja tu negūsti baudas no to procesa, tad tas ir tā pastarpanots. Un trešīs, laikam, nav jābūt vielmai porlīku daudz nopelnēt un strauji. Tad vienkārši jāstāv zem tev tā ar nāzi un jāgaida, kad pensionieris īs ar sūmiņu. Visā porējā jau, ja tu gribi, ja tu vari, napavēt īspēju garām un vajag strādāt. Viena no vispretrunīgāk apspriestākajām grupām Latgalē, kas muzicē poetisko roku, un viens no tās līderiem – Oskars Raibijs. Sveiks, Oskar! Vasal! Ko tu dari? Ciežu i gyvūnu iedvesmu. Protams, jā, ka mēs esam pretrunīgi vārtāti un sevišķi no klausētojiem. Ir visādas baumas, kam kapļi pateik, kam nepateik, ir raudoši bārni, smējušos babas mūsu koncertūs, ir bejuši sūtrēžok. Un, daudziem cilvēkiem pateik, daudziem nepateik, bet tas ir jūsu vaicojums, tam kapļi nāctoja nevienu vienaldzīgi tendātu, tam arī runas mums par priekšu, tam mums nav PR menedžera kaut kāda, jo mēs tu visu dara tauta. Kapļi, sāksim ar to, ka ir instrumenti. Visāži instrumenti, kapļi ir tādi, kas izravēja tādas nazoļas, kuras citi gribētu atstāt. Teiksim, mūsu pošu dzēvis vogā vai citu dzēvis, bet mēs taisni parodam, ka jos ir, ka jos varbūt ir jāizravēja. Kapļi ir tādi instrumenti, ar kuriem var ne tik revēt, bet arī var sadūt pa galvu. Tas ir viss kaut kāds tāds. Visa radīšanas bumba, visu notikumu salipējums, es vienkārši runās, mēs, kad jau taisam kaut kādas dzīsmes, jos vienkārši nanomēsim, mēs esam kaut kāds mēdījis no citurības. Ašņa desas. Kas tās ir? Ašņa desas ir tāds ēdiens, ko Latgolā ād na katrā sestdiņā, svētdiņā, na katru svētkos. Ir tāda kā delikatese. Ašņa desos, atcerēsim guļēgi, sastāv no putrājumiem ašņa gabaliņiem. Kam tas likās pieejamams, tas jūs āti slavēja, tencionoja.
Tāpat mēs tādu esam nosaukumu panāmuši mūsu pirmajam albumam, kas saucās arī Ašņa dasas. Tī ir tādi dzīsmis, tī gabaliņi, kuram var patikt, kā jau visam mūsu daļradē, vai arī nepatikt. Tā tos Ašņa dasas ir izceptis un aizgošas tautos. Kas jūsu tekstos ir tāds, kas paņem klausītājus aiz sirds? Es domāju, mūsu teksti panām ne tikai aiz sirds, bet arī citiem mēkstumiem vai vairāk dzīdzerim, kam ir problēmas arī, es domāju, lielākai daļai, bet mūsu teksti ir sopīgi no to, ka ir no dzīves, no citu cilvēku cīšanam, no mūsu cīšanam. Cilvēkiem, protams, pateik šlāgers un Rišards Klaidermans, bet mūsu tekstos ir tomēr jāizaklausās, lai saprastu, varbūt ar pirmo reizi napīlāts, tad jāzaklausa otru reizi. Kad napīlāts otru reizi, tad jāzaklausa trešu reizi. Jomeklēji, visādi pavedīni, simboli un varbūt arī zūbu sopis. Vai kapļi alkst pēc slavas, vai tā arī nav jūsu prioritāte? Kapļi vēl ir tāds pīskaitams projekts pie alternatīvos kustības, jo jau visas mūsu dzīsmis skaņ par radējumi, jau arī joskaņ visam. Protams, mēs ļoti fanojam par Lauri Reiniku, arī mūsam visas dzīsmis ir par mīlestību, bet tādas slavas kā Lauri mūsam nav vajag, jo mēs vienkārši panavami kapļējam. Trešo reizi Daugavpilī pulcējās starptautiski atzītas keramikas personības, veidojot domu apmaiņu keramikas valodā, kopā un atsevišķi radot jaunas keramikas formas un diskutējot par keramikas nozīmi laikmetīgajā mākslā. Uzaicinātos māksliniekus īpaši atlasīja ekspertu žūrija. Simpozija 2 nedēļu laikā māksliniekiem radās iespēja iegūt pieredzi, strādājot ar jauniem līdz šim neapgūtiem materiāliem un tehnikām, kas ir raksturīgi tieši mūsu reģiona māla mākslā. What does it mean for you? What you gain here? What's the possibilities? Why are you here? Yes. The symposium is a very good chance to meet with other artists. We know each other through internet, through Facebook, through other exhibitions and competitions, but we didn't meet each other. There is lots of good artists. They are working in their own studio. Everyone is specialized in one technique or more, but when we are working beside each other, we get to know each other more and closer, and also to see how each artist doing their works. So you would say that this place and today is a center of art? Yes, of course. And it's a good possibility to meet and to work? Yes, of course. Šogad keramikas simpozijā nozīmīgu lomu ieņem fakts, ka pašmāju keramikas studija Latgale svin 35 gadu jubileju. Tad Mols ir jūsu tāds liels draugs jau? Noteikti. Cik gadu jūs to darat jau? Es baisu sacīt, 79. gadu. Man Dievs deva būt tam hobijām, maizes peļņa. A šobrīd, mēs atcerodamies Daugavpils cītūksnī, vai šobrīd, kā jūs jums līkās? Tas ir tāds Latgalis, varbūt pat pasaulis, mola mākslinieku centrs šobrīd. Es domāju, dēļ mūsu ir centrs. To tad ir. Noteikti ir. Cilvēki ir aizbrauks pēc tam pa savam valstam. Jā, es domāju, mūsu bija pamatlicieši tas pats Pēteris Martinsons, kas šitā bija, jis vēl pie dzīvības bija, mēs jām par gudu dadinojam, jis īnesa visu šitu goru, mēs tu turpinojam. Par vienu no festivāla un simpozija centrālajiem notikumiem kļuva ukraiņu mākslinieku radītās uguns skulptūras atklāšana. Simpozijā piedalījās 17 mākslinieki no 8 valstīm. Simpozija ietvaros tika atklātas 2 izstādes, radīti vairāk nekā 30 laikmetīgās keramikas darbu. Tāpat simpozija ietvaros notika 2. startautiskais keramikas eksperimentālo apdedzināšanas tehnoloģiju festivāls, kura laikā interesanti varēja iepazīties ar dažādiem keramikas apdedzināšanas veidiem un apmeklēt meistarklases.
Pasākuma laikā ārzemju viesi tika iepazīstināti ar Latgales podniecības tradīcijām, kas ir senas un īpaši noturīgas reģionā un Latvijā kopumā. Jūs uzskatāt, ka cik mani zaverās, tad viss notiek un attīstās tikai. Kā jūs prognozējat? Es domāju, ar katru godu mēs kļūstam bogotāki, pieredzēji, materiālos, visos pasaukumos, lekcijas lasām, reprezentējam katrs savus darbus. Ļoti interesanti. Ne tikai redzam to, ko mēs šodien taisam. Latgales māksla un mols vairāk iziet pasaulē, ne? Iziet noteikti par to, ka mūs zina, mēs jūs reklamējam, mūs. Mēs jau smējamies, ka no mola mēs ir redzējums par Latgali neizbēgt. Mols vienmēr bijis, un tas tāds gan alternatīvāks veids, kā to molu pasniegt. Es biju gaidījis pusam kaut ko savaidoku, bet izaverās. Ziniet, ko ne tikai tos pūci virpoti var visoši taisīt. Pasniegt var, pat nevar pasciet, ka tas ir no mola. Starptautiskā keramikas mākslas simpozija darbi tika izstādīti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Raidījums Sajūti Latgali beidzot ir cīmūs arī Rotko centrā. Mēs gan sacām, ka varētu mēs izavairētīs no Gora un Rotko centrā, ar ko mūs asociēja, bet tomēr esam tā. Sakiet, lūdzu, Māri, par ko Rotko centrs tik īsā laikā palika cīši slavens un nezabējis tieši uzsacēt pats apmeklētākais Latgalis objekts? Droši vien tāpēc, ka viss ir atkarīgs no darba, no plānveidības, kas tiek mērķtiecīgi darīts, un tā rezultātā mēs spējam gan apmeklētājus piesaistīt ar šo daudzveidīgo saturu, kas šeit ir, un, protams, noteikti jāpiemina ir arī aizsākumi, ko pilsēta ir mērķtiecīgi domājusi, uzturot Rotko dzīvo piemiņu jau vairāk kā 11 gadus, organizējot starptautiskos simpozijas, kas aizsākās kā plenēri. Līdz ar to laiku pa laikam veidojās šī mūsu centra, topošā centra kolekcija, un kā rezultātā starptautiskā rezonance jau notika visus šos iepriekšējos gadus. Un atveroties centram, viss turpinājās. Skaidrs. Mēs tagad atcerunāmies tādā interesantā vietā. Tas, kurais parastam muzeja apmeklētojam, vai Rotko centra apmeklētojam, mākslas centra apmeklētojam, varbūt ir aizliegts. Kas te ir par vietu? Kur mēs tam esam? Tie ir mūsu fondi. Fondos mums glabājas ļoti liels skaits glezniecības darbu, un šobrīd mums fonā ir arī keramikas kolekcijas darbi, ko ir uzdāvinājis mūsu izcilais keramiķis Pēteris Martinsons. Un mēs varam lepoties ar vienu no lielākajām keramikas kolekcijām Latvijā, kur vispār Pētera Martinsona darbi ir. Man tāds banāls jautājums, ja jau Rotko centrs, tad jau ir Rotko darbi arī. Cik un kādi? Protams, mums ir Rotko oriģināli, tiesa tie nav mūsu, tie mums ir deponēti darbi, kas ir no meitas Keitas Rotko Braizeles un dēla Kristofera Rotko, bet, protams, mūsu kolekcijā ir 41 muzeja kvalitātes drukāta reprodukcija Vīnē pirms 12 gadiem, ko mēs arī laiku pa laikam Rotko centrā parādam un arī deponējam uz citām valstīm vai citām pilsētām Latvijā. Cik varētu maksāt viens Rotko darbs, ja nav noslēpums? Protams, tirgus cenu var paskatīties un redzēt, kā Sotbija izsolēs, kādi šie cipari figurē. Protams, ka tā ir liela summa. Labi, pazavērsim poši, bet kā jūs domājat Latgalis kontekstā? Ko nozīmē Rotko centrs? Un vai vispār īsti izaderās, vai es absolūti neizlats nogla uz augšu citā līmenī? Kā ir? Rotko centrs viennozīmīgi iederās, un viņš ir ļoti nozīmīgs reģiona attīstībā, īpaši mākslā, jo nav tālu jāskatās. 2,5 gadus atpakaļ Daugavpilī bija tikai Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, kas spēja šo funkciju nodrošināt, atveroties un strādājot mums. Gan māksliniekiem, kas šeit dzīvoja un strādāja un radīja, nebija iespējas tik plaši izstādīties, un tāpat mazās telpas, kuras līdz šim bija spēja nodrošināt tikai pavisam minimālu arī starptautisku pieplūdumu. Protams, liela kompleksa, liela centra atvēršana vienmēr ir labs moments, jo ir caur mūsu daudzfunkcionālo darbību ir gan izglītības programmas pieaugušiem un bērniem, kas seko līdzi, un protams, tas viss veido arī brīnišķīgu atgriezenisko saiti starp Rotko
vārdu, to, ka viņš ir šeit dzimis, un tiem sekotājiem, kas sekoja līdz šim Rotkovam, pat nenojauta, ka viņam šeit ir dzimtā pilsēta, tad, tas veido vēl lielāku sazarojumu un tīklojumu. Nagla noteikti tā nav, kas kaut kādā ziņā var traucēt vai likt paklupt kādam. Tas ir vēl viens kultūras objekts, kas daudzveido un papildina mūsu kultūras dzīvi un padara šo kultūras dzīvi kvalitīvu. Latgale ir daudzveidīga. Šeit tiek godātas senču tradīcijas, darba tikums, izkoptas mūsdienu kultūras nianses. Latgale – vieta, kuru atklāt. Latgale – vieta, kurā iemīlēties.